Vecrīgā šodien valdīja viduslaika atmosfēra. Grazni kostīmu un priekšnesumu ieskandināja Māja Grāfa dienas svinības. Tikmēr Esplanādē notika visai neparasts maratona skrējiens. Tajā tipināja pat 2 gadus veci skrējēji. Māja Grāfa svētki ir viduslaika tradīcija. Tolaik šis pasākums bija te vai centrālais pilsētas notikums. Šodien Vecrīgā notiekošais visai attāli atgādināja senos laikus. Zibēja plastmasas zobenu un uz skatuves bija redzami Japāņu cīņu mākslas parogu demonstrējumi. Visapkārt uzslēdzas tirdzniecības teltis un sanākušos no skatuves galvenokārt uzrunāja krievu valodā. Organizatori uzsver, ka mēģina laust tradīcijas un svētkos apvienot pagātnes elpu ar mūsdienu ritmiem. Māja Grāfa, tas ir labākais pilsētas aizstāvis, kurš šodien būs izvēlēts no vīriešiem, kuri ir pieteikušies tiem pārbaudījumiem. Tie saucamie īstu vīru pārbaudījumi, teiksim. Ja, tur būs gan šaušana ar roku, gan ar zobeniem, gan ar šķēpu. Vasarīgā svēlme gan cilvēks bija nogurdinājis, tādēļ īpaši daudz skatītāju šajā pasākumā nebija. Spītējot karstumam, dalībnieki lepni izrādīja savus graznos tērpus. Tā, piemēram, šī Spānijas renesanses laika tērpu uzšūšana vien izmaksājas 50 latus, neskaitot materiālu cenu. Стилизация, конечно, это не полностью аутентичный костюм. У нас альтернативная реальность, у нас не точные копии, у нас не реплики этого времени, а то, как мы это видим. Kas jums tad pa kostīmu? Kurš tas gadsimts varētu būt? Vai kas tā pa tēmu? Vidējais laiki. Kur dabūjāt tādu kostīmu? Pats taisījāt, vai pirkāt, vai pasūtījāt? Nē, viena ir Dailes teātris, kino studija. Dažādas vietas. Tikmēr